Sveicināti, dārgie draugi. Pagājušajā reizē solījām, ka brauksim uz jūru. Mēs sadirsam. Atvainojamies. Jā, mēs atvainojamies. Mēs neaizbraucām uz jūru, jo mūs izmet no mājām. Nedienas turpinās. Mums ir jaunas mājas. Kāpēc mums izmet no mājām? Kā jūs domājat? Jā, kā jūs domājat? A variants, tas ir kalns. B variants, tas esmu es. C variants, tas ir vētra. Vai... Un tad pauze, padomā. Jā. Padomāju. Vai pēdējais variants, mēs visi. Tas vēl pēdējais variants, ka nav zināms. Jā, kur jūs izvēlaties? Kur tu atbildi dod? Kurš to es uzskatu, kas ir vainīgs? Ko? Man liekas, ka komunisti vainīgi. Komunisti ir vainīgi. Man liekas, ka komunisti ir pie visu vainīgi. Jā, viņiem nepatīk, redz, viņiem ir tāda ētika, ka tur Kalns nedrīkst skaļi uzvesties, es nedrīkst skaļi uzvesties, un viņš Un pat es ne. Jā, bet frēzētājs un urbējs no rīta drīkst uzvesties, cik skaļi viņš vien vēlās. Jā, tur ir tā. Eina saprāt šo Jā, ideoloģiju. tad nesaprotu. Nu jā, un tad mēs esam nonākuši jaunā vietā. Mums ļoti patīk. Ko mēs veicām dubult ceļu? Mums ir Jā. balkons ar botānisko dārzu. Jā, mums ir ļoti skaists balkons. Mēs, diemžēl, no rīta ievadījām nepareizu adresi. Gan es, gan Vētra, gan arī Kalns. Un tā vietā, lai nokļūtu centrā, mēs nokļuvām, Vispār citā rajā. kad tas bija kaut kur prom. Geto. Projektē virzienā. Tad, kad es ievadīju šo te adresi, laikam mums bija jābrauc cik maksimums, kaut 8 km. Jā. Nē, 6, Seši, jā. no roļa bija 6, bija, Jā. bet aizbraucām, pēc tam bija 15. Mēs aizbraucām kaut kāds 10 vai 11 uz vienu vietu, kur ielas nosaukums ir tāds pats, bet numurs tāds neeksistē. Es vēl braucu caur tādu labjos, caur kaut kādu tirgu, kur skraidīja žurkas, vai cik galīgi kreizi izties. Andris gribēja fūrē braukt kopā. Jā, bija tādas situācijas, un tad Jā, jā. jo es domāju, ka tu esi automašīna, tad viņš zina citur, tu nevar. Jā, un tad mēs nonācām galvpunktā no tās vietas tikai ik pēc... 15 minūšu brauciens izvērtās par stundu apmēram. Jā, tā. Ronalds īdzīgs gaidīja mūs. Jā, Ronalds bija īdzīgs. Kas vēl? Tad mēs esam šeit, bet šī vieta ir ļoti laba. Man, piemēram, ļoti patīk. Paskatieties, šeit mums ir balkoniņš. Ļoti, ļoti labi šeit viss ir tādi, un vispār vide, mēs esam centrā. Masāsās ir visur apkārt. Māsāli bum-bum. Masāsā bum-bum vai bum-bum. Vakar redzējām māsāli bum-bum parkā. Jā, mēs ļoti daudz, ka bijām visseksuālākajā parkā visā pilsētā. Es fotografēju smuku dāmu, ieraudzīju, gribēju nobildēt, aizrādās viņa nakts taurenīca pēc tam. Jā, jau prasīja naudu, jau tiek prasīt naudu. Nēģers jau bija samaksājis, laikam mēs Nēģers bija samaksājis, un tad viņam atstrādāja tur partiņā. Deva baudas viņam. Jā. Nu ko, mēs tev uzēdam šādas te augļas, skatieties. Šis bija izskatās garšīgs, bet nav garšīgs. Papai, viņi izstās garšīgi un arī varbūt nav pārāk slikti pēc garšas, bet viņai smarža tā, kas... Man liekas, pēc vecām zeķiem garšo viņi. Tā, kad viņi, man liekas, paliek veci vai viņi tā, ka paliek par atkritumiem, viņi sāk smirdēt pēc sūdiem, reāli. Tā ir tā smaka, ka tu ej pa Saigonas ielām, vienu brīdi smaržo pēc ēdiena, nākamajā brīdī jau smird pēc sūdiem. Bet izrādās, tas ir joprojām pēc ēdiena. Jā, tā ir tā papāja. Tā, nu, atpūšamies. Ko mēs šodien darīsim? Taisīsim video. Taisīsim video un dzersim bonģaku. Iepazīsimies beidzot ar vietējiem. Jā, un dzersim bonģaku. Es laiku cenšos sapazīties. Nākamajā sērijā. Nākamajā sērijā. Nākamajā sērijā, ko mēs darīsim kālīgi Vietnamā. Jā. Nākušā sērija rīti alus. Nu, jā, vai pa vidam jau būs kaut kāds īsā reportāža. Ja mēs tiksim, protams, šorīt. Ja mēs tiksim līdz zalām. Čau visiem! Laukar.